Šodien ārā 16. jūnijas, pirmā karstā diena, man liekas, jūnijā noteikti, bet man liekas arī šovasar, kur iesprauž termometri, kukurūzas skābarībā, pasties, kā temperatūra krītās, iet uz leju. Es domāju, ka būs zem 20 grādiem, vēl iespraudīs mazliet dziļāk. Un te ir perfekti saglabāta kukurūza, pastieties. Es atceros, kad viņu pildīju šo te tranšeju. Tā bija, man liekas, pēdējā kukurūza, viņa jau bija brūna, uz lauka nostāvies kādu laiku, bija jau riebīgi slapi dubļaini apstākļi un nebija paši labākie priekš kukurūzas novākšanas. Bet tas, ko mēs te redzam, arī tā noblīvēšana, viss notika steigā, un mēs redzam, ka viņa tāda irdena, nav pārāk labi sablīvēta, bet viņa ir pilnīgi augsta, viņa ir kolosāli saglabājusies un nekarsta. Tas gan arī pateicoties tam, ka izēšanas ātrums ir pietiekoši liels. Šitais ir apēsts 2 dienās, šitais attālums. Ja? Bet jāatzīst arī, ka šajā saimniecībā ir perfekti nosektas, nohermetizētas tranšejas. Kur ļoti izturīga sānu sienu plēve. Šī te konkrēti ir Rilata Extreme. Tad ir skābekļa barjeras plēve. Šī ir Blue 9, Boch Blue 9. Kur nav vakumniece, šai plēvē arī nav vajadzīga vakuma plēve, jo viņa praktiski nelēž skābekli vispār nekādu cauri. Pasieties, kādu virsmē, pilnīgi bez neviena bojājuma, 0 bojājuma. Ja? Un tad kritiskās vietas šie te stūri, kuros mēdz būt kaut kāda bojājuma, pasieties, pilnīgi bez nevienas bojāšanās pazīmes. Neskatoties uz to, ka te arī ir vienmēr problemātiski noblīvēt, te viss ir perfekti augsts, skābarība ir augsta, skābarība ir freša, patīkam smaržo. Es domāju arī, ka govis to novērtē. Viena no lietām, ar ko šī tranšeja konkrēti atšķirās, jūs redzat to zaļo pārvalku. Tas ir tāds, viņu tagad nevar aizsniegt, bet es vēlāk parādīšu. Es viņu parādīšu šeit. Tas ir Flortex 500. Tas ir šāds. Šie ir parasti aizsargu sieti, aizsargu tīkli, ar kuriem mēs sargājam plēvi. Un šis ir Flortex 500. Redziet, cik viņš ir biezs. 1 kvadrātmetrs sver 500 grami. Un viņš ir sauss, izžuvis. Viņš ūdeni nepiesaista. Ļoti ērti lietojams. Jā, viņš ir smagāks nekā šie tīkli. Tīkls sver 200 gramu kvadrātmetrā, tas 500 gramu kvadrātmetrā. Bet viņš ir ļoti labs, viņš nelaiž cauri saules starus. Gan arī neviens putnes, es uzdrošinos teikt, nevar viņam izknāpt cauri. Un arī grauzēji kaut kā nesevišķi viņi grauž. Patieties, cik skābarībā temperatūra. 18 grādi, ārā šobrīd ir kaut kādi plus 25. Novēlu jums arī visiem tikpat perfektu, labi saglabātu, labi ieskābušu skābarību.